Mēs pievērsīsimies tagad paneļdiskusijai, un paneļdiskusijas nosaukums "Ko mums sola politika?" Jo mēs šodien dzirdējām, ka ir diezgan daudz, kas izdarīts, bet diezgan daudz vēl ir darāms, lai viss būtu taisnīgāk, godīgāk, vienkāršāk, ātrāk, bet kvalitatīvāk, energoefektīvāk, un lai vispār mēs saprastu, kas tieši man ir jādara, atkarībā no tā, kas tu esi. Tātad laiks politikai, un uz skatuves būs cilvēki, kuri mājokļu jomu un politiku Rīgā un Latvijā pārzina vislabāk, kuriem ir redzējums, pozīcija, atbildība. Un mēs runāsim par to, kādi tad ir nākamie soļi, kas gaida mājokļu politiku Rīgā un Latvijā. Sākumā iepazīsimies ar dalībniekiem. Un tad aicināsim visus pēc kārtas. Ekonomikas ministri no 2022. gada līdz 26. maija, svarīgi pierakstiet, līdz 2023. gada 15. septembrim. Pirms tam Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre, kopš 24. gada partijas Nacionāla apvienība priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Ilze, lūdzu uz skatuvi. Droši vien jānāk reku šeit pirmajā krēslā, lūdzu. Ja? Rīgas domas deputāte vada Rīgas pašvaldības mājokļu un vides komiteju, kuras kompetencē ir energoefektivitāte un mājokļu politika, pārstāv Nacionālo apvienību Elīna Treja. Elīna. Un, jā, droši. Un to, redz, kur to pieminam to politiku tikai tāpēc, lai jūs saprastu, no kurienes vējš pūš. Ja, kāpēc tieši šāda politika, nevis citādāka. Tad vēl asociācija Lanīda valdes locekle, Vestbalt valdes priekšsēdētāja, Līga Plaude Stukovenko. Lūdzu. Jā, redz, kur tepat. Es nācu pa priekšu. Jā. Tur droši pa vidu. Te pa vidu. Nē, es negribu pa vidu. Nē, bet man būs vieglāk sapratīšu, ar ko es runāju. Saproti? Lūdzu. Sijā Rīgas nama pārvaldnieks valdes loceklis aktīvi piedalās Saeimas darba grupās pie likumprojekta izstrādes, kas attiec uz mājokļu politiku. Mārtiņš Pauris, arī tāpēc, ka viņš zina tos gadījumus. Mārtiņa laipni lūdzu apakaļ. Un iniciatīvas par nekustamā īpašuma nodokļu atcelšanu vienīgajam īpašumam autors un tādu pašu nosaukumu biedrības vadītājs un jaundibināta politiskā spēka austošā saule Latvijai pārstāvis vēstures skolotājs Estris Hiršsons. Estri, laipni lūgt uz skatuvi. Tā. Siedodzim jūs, beidzies. Labdien. Beidzot mums ir izcila diversifikācija. Jā. Šis ir pirmais panelis, kuram neviens nevarētu piekasīties par to, ka nav visi pārstāvēti. Jo neskaita dažas politiskās partijas, protams. Ķeramies klāt. Pirmais, ko mēs gribētu dzirdēt, pavisam īsts ievads par to, kas jūsuprāt šobrīd ir tas galvenais, kas mums ir jāzina par politiku mājokļu jautājumu. Droši pēc kārtas. Tad iepazīstinām ar sevi. Un no kurienes mēs nākam, lai skaidrs ir, kādu pozīciju mēs pārstāvam un varbūt arī kāpēc. Droši. Kas ir jāzina? Tātad no sākuma iepazīstinām ar sevi. Jā. Iepazīstināšana bija jau sākusies ar pieteikumu. Šobrīd esmu Saeimas deputāte, aktīvi darbojos, varētu teikt, jomā, kas nav tieši saistīta ar mājokļiem, bet mana sirdslieta vienmēr ir bijusi dzīve laukos un mājoklī, kas ir piemērots vislabāk dzīvei. Noteikti esmu izbaudījusi visus mājokļu veidus, īrētus mitekļus, īpašumā mitekļus. Šobrīd dzīvoju gan lauku privātmājā un neskāpēc nesapņoju atgriezties daudzdzīvokļu namā, jo, manuprāt, tur ir ļoti daudz darāmā arī politikas jomā. Svarīgākās lietas, kas, manuprāt, būtu jāzina, ka vēl aizvien mēs varam kaut ko vienkāršot, atrisināt, un noteikti arī, manuprāt, svarīgi ir dot brīvību izvēlēties un iespēju, kas ir nenovēršama brīvībai, arī uzņemties atbildību par savu īpašumu, kas ar viņu notiks, kā notiks un kāpēc notiks. Un, manuprāt, svarīgi ir dot iespējas un, varētu teikt, pēc iespējas lielāku uzticēšanos, brīvību, nodrošinot drošības mehānismus, lai visas rīcības ar mājokli gan no apsaimniekotāja, gan no īpašnieku puses, gan arī no uzraugošo institūciju puses būtu skaidrs, saprotams un pēc iespējas ar zemākiem riskiem. Tā brīvība, bet drošība. Jā, drošība noteikti, jā, un iespējas. Paldies, Elīna. Jā, bez tā, ka esmu, jāsaka tā, man pašai karjeras ziņā pēkšņi nokļuvusi vidē, kur atbildīga par mājokļu politiku Rīgā.
Mana kompetence šobrīd tikai tiek stiprināta šajā jautājumā, jo iepriekš es daudz gadus esmu un arī šobrīd esmu Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja, un mana rūpe vienmēr ir bijusi ģimenes ar bērniem. Un, kā jūs zināt, tad mājoklis ir patiesībā tā nepiesātinātā ģimeņu vajadzība numur 1. Tas ir iemesls gan arī demogrāfijas kritumam, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, jo visa Eiropa ir identificējusi mājokļa nepieejamības problēmu kā numur 1. Un tieši šajā kontekstā, protams, man šobrīd jāskatās arī uz Rīgu, arī uz Rīgas mājokļu politiku un uz visiem atbalsta mehānismiem, ko pašvaldība var iedarbināt, lai mājoklis kļūtu ģimenēm pieejamāks. Vai Rīgai ir cerība? Jāsaka tā, ka ļoti daudz jautājumu ir nacionālā regulējuma jautājumi, un šobrīd ar tādām mazām kaut kādām rociņām es stiepjos arī ietekmēt nacionālo politiku un nacionāla līmeņa normatīvos aktus, bet ir jāsaprot, protams, to grupu, kurai būtu akūti nepieciešama vajadzība, un tā varbūt ir šajā, identificēsim sākumā kaut kāda mazturīgā grupa, un viņa ir pietiekami liela, un arī tai grupai mums ir ļoti fragmentēts atbalsts. Kādam paveicās to atbalstu saņemt, kādam nē. Ja? Un tad tālāk jau, protams, mēs varam runāt jau par mājokļiem speciālistiem, īres, tirgus stiprināšanu un tam līdzīgi. Tā šobrīd ir tā prioritāšu liste? Es teiktu, ka aktualitāšu liste, kas ir jāsakārto. Ja jūs prasījāt iepriekš, kas ir šobrīd varbūt aktuālākais jautājums numur 1, tad tas, protams, ir dzīvokļu privatizācijas pabeigšanas normas, kas nosaka, ka no 1. janvāra situācija mainās, proti pašvaldībām iepriekš dotais deleģējums pārvaldīt ēkas, kurās dzīvokļu īpašnieki nav izveidojuši savas dzīvokļu kopības. Šis pienākums pašvaldībām savā ziņā beidzās, un līdz ar to tātad dzīvokļu īpašnieki, visi dzīvokļu kopības ir pašas no 1. janvāra uzņemsies atbildību par to, kas ir viņu nākamais pārvaldnieks. Šis ir īstenībā ļoti fundamentāli nokavēts lēmums, jo es teiktu, viss, kas ir aizkavējies attiecībā uz māju renovēšanu, atbildības uzņemšanos par savu īpašumu, viņu uzkopt, uzturēt, ir tieši bijis saistīts ar to, ka mēs ilgstoši esam auklējušies. Jā. Tā nav mana problēma, pašvaldība, kāpēc nav izdarīts tas. Labi, paldies. Līga? Mans vārds ir Līga Plaude, es pārstāvu gan Lanīdu, kas ir vairāk saistīta ar nekustamo īpašumu aģentiem un starpniecības pakalpojumiem. Bet es gribētu teikt, ka to, ko dara nekustamo īpašumu aģenti, iet roku rokā arī ar pārvaldīšanu, jo tad, kad mājā, ko mēs redzam ikdienā, ir neprofesionāls pārvaldnieks, kuram nav ilgtermiņa darba plāns un vairāk jaunie projekti, kā es smējos, kas ir celti 6. 8. gads, bet vēl joprojām domā, ka tie ir jaunie projekti, bet viņi pavisam vairs nav jaunie. Un ir arī viens ļoti zināms projekts, ko tagad Loģijas jau krīt ārā, tikai tāpēc, ka pārvaldnieks ir pieredzis gadiem neko nedarīt. Tas iet roku rokā arī ar to, ka šiem īpašumiem samazinās cena, un cilvēki vēl joprojām, kur es redzu problēmu, iet ar attieksmi, kad lētākais piedāvājums ir tas, kurš visbiežāk konkursos vinē. Es domāju, ka ir jāskaidro sabiedrībai, ka nevienmēr lētākais ir labākais, jo pārvaldniekiem tiek nodots viens no vērtīgākajām vērtībām, kas ir ģimenei, viņu mājoklis vienkārši. Un daudzi dod šos te nekonkurēt spējīgos piedāvājumus, zinot, ka viņi neko nedarīs. Un patiesībā vienkārši atdodot vienu no vērtīgākajām vērtībām, mēs esam ļoti lieli zaudētāji. Par to ir jārunā arī par to, kā tiek nodota māja, kad mainās apsaimniekotājs, jo mēs esam nonākuši vairākās situācijās, ka netiek nodota finanšu informācija, tehniskā informācija, nav visā nekādas mājas lietas, vienkārši iedzīvotāji un pārvaldnieks ir ķīlnieku lomā, un diemžēl jāsaka arī, ka pārvaldnieku asociācija mūsu pēdējos gadījumos ir nedarījis neko. Pārvaldnieks ir ķīlnieku lomā? Arī pārvaldnieks, jo viņam ir, mūsu gadījumā mēs esam tie, kas maksā, komunālos parādus, lai mājas tik pieslēgtas pie apkurs un risinām, bet es pieļauju, ka pārvaldnieks nedara neko, un līdz ar ko vienkārši, ja netiek nodota, mums ir viens gadījums konkrēts, kur nav nodota informācija par parādniekiem, mēs nevaram vērsties pret šiem parādniekiem, ir parāds Rīgas ūdenim, Rīgas gāzē vienkārši, un tu nevari vienkārši šo situāciju risināt. Un jautājums, kāpēc iepriekšējais pārvaldnieks, kurš arī ir pārvaldnieku asociācijā, tev nevar iedot informāciju par debitoriem, kam būtu jābūt 3 pogu klikšķiem vienkārši, un tas netiek darīts. Tā kā, Jūs tur savā starpā nevarat vienoties? Nē.
Ne, normāla asociācija. Īstenībā tā ar profesionālām asociācijām mēdz gadīties. Un, ja gadījumā kādam kāds nepatīk, tad viņš izstājās un pēc tam, kad vajag, tad iestājas apakaļ, vai ne? Nu, šajā gadījumā es pateicu, ka par cik ir salīdzinoši liels biedrs ar daudz mājām, tad pārvaldnieku asociācija nedarīs neko, jo viņi vēlēs saglabāt šo biedru. Tā kā zinot, kā strādā Lanīda, es uzskatu, ka teiksim, mēs iestājamies, mums ir ētikas vienkārši daudz dažādas darba grupas, un šī ir tā pārvaldnieku asociācija, kurai būtu jāpalīdz risināt šādas konflikta situācijas. Paldies! Labdien, vēlreiz Mārtiņš Paurs, Rīgas nama pārvaldnieks, valdes loceklis. Pavisam īsi par sevi un to pieredzi. Es pats esmu aktīvs dzīvokļu īpašnieku kopības biedrs, un tā pieredze uzkrāta tik gara, ka tā ir novadusi pie vairākām tiesām ar bijušajiem pārvaldniekiem. Uzreiz var pateikt, visas ir uzvarētas. Tātad, tur ir bijušas arī procesā pazaudētas uzkrājuma fonda naudas, par ko ir sekojuši iesniegumi policijā un pārsūdzības prokuratūrā un tā tālāk. Un tas viss, protams, veido šo pieredzi. Un tad savukārt akadēmiskie ceļi aizveda tādā interesantā pētījumā. Kāpēc novadā, kurā es dzīvoju, nav nevienas renovētas daudzdzīvokļu mājas. Nevienas, joprojām šodien. Un tā nav Rīga, tā Pierīgas novads. Un savukārt kādā citā Pierīgas novadā, kurš jau šodien var lepoties teju ar 50% renovētu māju. Un te tas jautājums, ka tā nacionālā likumdošana jau it kā ir viena, un tas altums arī, tas atbalsts jau nav selektīvs. Viņš ir visā Latvijā pieejams, vai ne? Par to mēs noskaidrojām, lai nav tur tā selektivitāte. Visā Latvijā pieejams tas atbalsts, bet tad kaut kur ir un kaut kur nav. Un kur tad ir tā būtiska atšķirība? Un tad pētījuma ceļi noveda tādā jomā kā uzvedības zinātne. Tātad, kā tad ietekmēt uzvedības zinātne? Angliski behavioral science. Un tad faktiski kādi ir tie instrumenti, kā ietekmēt cilvēka lēmumu. Tātad šī dzīvokļa īpašnieka lēmumu vai kopības lēmumu. Lai tā kopība, lai dzīvokļa īpašnieks domātu, ka tas ir viņa lēmums, viņš to ir pieņēmis un priecājas par to, bet faktiski jau kāds aiz muguras to lēmumu tur sagatavoja un ielika, vai ne? Tā idejiski. Un tur ir daudz dažādi instrumenti, mēs par to varētu atsevišķu konferenci taisīt. Un starp citu, pirmais šodienas runātājs ir arī studējis uzvedības zinātni. Viņš man teica, Adriāns Kalifornijas universitātē, arī liels eksperts šajā jomā. Lūk, un tad attiecīgi dzīves ceļi aizveda Rīgas nama pārvaldniekā, kur visus šos instrumentus, ko es, biju gan mācījies, gan pētījis, gan arī savu pieredzi liekot lietā, kaut kāda rezultāti ir sasniegti. Ir sasniegts liels progress. Šīs 60 mājas, ko esam šogad pieteikuši Altumā, tas ir vairāk nekā visā Rīgas nama pārvaldnieka pastāvēšanas vēsturē līdz šim kopā, vai ne? Lūk, tāpat laikā, ko es teiktu, kas varētu būt tā politikas aktualitāte šobrīd, ir varbūt tās pārvaldnieku nozares ēnas puses. Jo es jau minēju, piemēram, mana māja zaudēja uzkrājuma fondu, mainot pārvaldnieku 10 000 eiro. Viņi nekad netiks atgūti. Rīgas nama pārvaldnieks pagājušā gada vidū uzsāka arī māju piesaistes funkciju, tad pārdošanas funkciju. Mēs piesaistam jaunas mājas pārvaldīšanā. Jau ir te pie 30 mājām atnākušas, un tikai viena ir atnākusi ar uzkrājuma fondu. Tikai viena. Tas parāda, ka nozarē ir ēnas puses, kuras ir jārisina. Un tas, ko Līga minēja par šiem te parādniekiem, Rīgas ūdens saka, māja ir parādā, bet mēs nezinām, kurš tad dzīvokļa īpašnieks parādā. Jums viens tāds gadījums, mums daudzi. Tā ir tā ikdiena. Un es teiktu, ka šim vajadzētu būt politikas, tādā degpunktā, vai uzmanības fokusā, lai mēs mazāk laika tērētu šiem juridiskiem kalambūriem, risinot to, ko neviens nekad neredzēs, ka mēs darām, bet varētu veltīt laiku klientu attiecībām, jūsu lēmumiem, ko jūs varētu pieņemt par savām mājām. Tādā veidā veidot to politiku. Bet, Mārtiņ, uzreiz jautājums tādā gadījumā. Kādas izmaiņas tiesību aktos ir nepieciešamas, lai veicinātu to īpašnieku lielāku iesaisti, lai viņi būtu vairāk gatavi kontrolēt, iesaistīties un vispār zināt, kas notiek? Es teiktu, ka ļoti daudz mēs jau esam šodien runājuši, un tad nākamgad šie likumi stāsies spēkā, arī šī kopība reģistrācija un šīs lietas. Protams, bet daudz pat nezina, ka kaut kas stāsies spēkā. Jā, skaidrojošais darbs ir jāizveic, protams, un tas jādara kopīgiem spēkiem, jo nav kāds viens, kas to izskaidrot. Tas jādara gan likumdevējiem, gan pašvaldībai, gan uzņēmumiem, asociācijām, visiem kopā jāsadodās rokās. Tad pirmie soļi, protams, tiek spērti, kas varētu nākotnē attīstīties tālāk, ir varbūt runāt arī par pārvaldnieku, civiltiesisko apdrošināšanu vai arī kaut kādu nozares ombudu kaut vai. Es zinu, apdrošinātāju nozarē lieliski strādā ombuds, pats esmu izmantojis ombudu pakalpojumus, un es domāju, varbūt arī ir vērts mūsu nozarei domāt. Kur atkal ir
tas izaicinājums, ka, piemēram, pārvaldnieku asociācijā ir nedaudz virs 40 pārvaldniekiem, bet Latvijā kopumā reģistrēta 2000, tā kā tas arī tāds vēl. Nu, Tātad kādas izmaiņas tiesību aktos vajadzīgas? par to mēs parunāsim. Tagad? Tagad. Jā. Kādas izmaiņas tiesību aktos vajadzības? Tātad obligāti civiltiesiskā apdrošināšana pārvaldniekiem, tas būtu viens. Tātad attiecīgi, es domāju, ka pārvaldnieku, teiksim, normāla reģistrācija, ne tikai pēc kvalifikācijas, kas ir iegūta, teiksim, kā izglītība, bet lai ir kaut kāds nozares uzraugs. Tātad kaut kas, jo šobrīd vienīgais instruments, kā dzīvokļu īpašnieks var savas tiesības aizstāvēt, ir tiesa. Vai policija? Jā, uzskata. Jā, tas vienīgais. Un mūsuprāt, tas ir nesamērīgi. Ir jābūt daudz ātrākam konfliktu risināšanas mehānismam, tātad kaut kāda nozares uzraugošā, teiksim, institūcija, es domāju, noderētu. Un savukārt par to dzīvokļu, teiksim, īpašnieku iesaisti, lai domātu par savu mājokli, es iedošu faktus. Tad Latvijā ieguldījumi mājokļos pēc pagājušā gada konferences 3% no iekšzemes koprodukta. Tātad tie ir mājokļu remonti, jauna mājokļu būvniecība. Eiropas Savienībā vidēji tie ir 6%. Tad mēs katru gadu neiegūstam 3% no iekšzemes koprodukta, kas patiesībā ir kāds $1,5 miljards eiro. Ja, neļaujiet man sameloties, bet daudz neiegūstam iekšzemes koproduktā, tādēļ, ka ir pārāk birokrātisks viss tas ceļš šobrīd. Lai pieteiktos atbalsta programmā šobrīd, dibināt biedrību, dabūt kādu, kas iet valdē, vai ne, tur visas tur anketas un tā tālāk. Tur ļoti garš šis process. Teikt, ja mēs varētu izvirzīt politikas mērķi atvieglot kopību ceļu uz banku, jo skatīsimies patiesībai acīs, bez banku finansējuma nekas nevar notikt. Sakrāt nav iespējams, to es varu pateikt. Ja? Tad es domāju, jau būtu ļoti Un kas būtu tas, kurš virza šo procesu, kura tad iestāde? Vienu, protams, no nozares ministrija, ekonomikas ministrija, tas varētu būt, un ko es varu teikt. Varu tādā tautas valodā sakot. Ja tagad es atnācu strādāt Rīgas nama pārvaldnieku vairāk 2 gadus atpakaļ, sajūta bija, kad ir jāsit ar pātagu, lai kaut kas notiktu. Ne? Tas ir uz darbiniekiem vai uz... Nē, vairāk uz to valsts pārvaldes pusi. Ja? Tad šobrīd tā sajūta ir tāda, kad jau vajag grožus sāk pievilkt, jo savādāk skrien pa strauju, jo vairs netiks līdzi visām izmaiņām. Ja? Tā kā es teiktu, ļoti labs progress ir vērojams. Jā, droši. Es piedāvātu izmantot BISu kā sistēmu. Jautājums, kāpēc viņi ir izveidot vispār, kur pārvaldniekiem ir jāvada šie dokumenti, un dažus izveidot kā sarkanos laukus, kuriem netiek vadīta šī informācija, kas ir saistība ar darba plāniem, teiksim, finanšu datiem. Tad tas izlec ārā, un jautājums, vai tas aiziet uz ministriju, vai tas aiziet uz šo NVO, teiksim, kādu no asociācijām, kas uzrauga. Vēlreiz mini, par ko ir stāsts? Būvniecības informatīvā sistēma, kur tiek vadīta, pārvaldniekam ir jāvada, jāvada visa mājas lieta. Tad ir obligātie lauki un mazāk obligāti lauki. Un ja, teiksim, nav šī informācija, kurai var sekot līdz, kur nav izdzēšana, kuru redz gan iestādes, gan arī iedzīvotāji, tad tas ir, teiksim, šis sarkanais karogs, kad nav godprātīgs pārvaldnieks. Tā. Labi, Estris ārkārtīgi pacietīgi gaida savu kārtu. Jā. Šobrīd gan Lietuvā, gan Igaunijā nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par vienīgo mājokli. Tā ir? Jā? Tā ir? Es domāju, kolēģi, kas ir no Lietuvas un Igaunijas, tā arī apstiprinās. Mēs visticamāk viņi teiks, ka ir tātad no kaut kādas robežas, piemēram, Igaunijā pēc teritorijas platības, Lietuvā savukārt jau iet arī šis nodoklis, bet viņš tiek piemērots savādāk. Un, dārgie draugi, klātesošie, ņemot vērā to, ka mana biedrība jau kopš 14. gada uzkrāja informāciju par šo nodokli, es ar pilnu apziņu varu pateikt, ka konfiscējošs nodoklis, kāds pastāv Latvijā, nav nevienā Eiropas valstī, kur pēkšņi nodoklis pēkšņi, es pasvītrošu pēkšņi, var pārkāpt jūsu ģimenes ienākumus un jūsu mājoklis, jūsu vienīgā dzīvesvieta var tikt konfiscēta no valsts puses. Kāds ir progress šobrīd un kas ir nākamais solis, kam ir jānotiek? Jo es teiktu, 10 gadi iet uz mērķi ir ļoti varonīgi, bet jautājums, cik ilgi vēl? Dārgie draugi, ja tas būtu atkarīgs no manis, protams, šis lēmums būtu pieņemts un šī tiesību vienādošanas starp krimināla procesā apsūdzētiem cilvēkiem, kuriem vienīgo īpašumu nekonfiscē pat pie lielākiem krimināla atbildības pantiem, vienīgo īpašumu nekonfiscē. Mūsu gadījumā, ja
tu pēkšņi esi, vienkārši tavi ienākumi nav tik lieli kā tavs pēkšņi dalinieks. Pēkšņi nodoklis ir pārkāpis jūsu ienākums. Šajā gadījumā valsts konfiscē, bet krimināli sodāmam cilvēkam nekonfiscē. To pamatojumu es saprotu, bet kas tad ir, kas ir nākamais, kam jānotiek? Jā, tagad atgriežoties pie tā, kam jānotiek, ir jābūt politiskam lēmumam, un tas ir ņemot vērā to, ka es pārstāvu tagad bijis spiests iestāties kādā no politiskajiem spēkiem, lai virzītu šo jautājumu parlamentā. Es ļoti ceru, ka mūsu partijai austošā saule Latvijai tas ir vēsturisks nosaukums, es tā tikai starp citu, ka izdosies nokļūt parlamentā un šo lietu iekustināt. Šo gadu laikā mūsu biedrība šo jautājumu ir sniegusi 4 vai 5 reizes parlamentā. Diemžēl šis jautājums iesprūdis un netiek pieņemts. Vai gadījumā ir kāda partija, kur ar līdzīgi domā no esošajām partijām? Varbūt bija jāiestāties Diemžēl tajā? nē. Neviena? Neviena. Meli. Neli? Tā, Ilga saka meli. Kādi? Nu. Labi. Meli, jo mums priekšvēlēšanu laikā vienmēr ir diskusijas par šo jautājumu bijušas, un teikšu arī vairāk kārt arī bijušas diskusijas gan saimā, gan valdības līmenī. Jā. Mēs esam par to iestājušies, jāatzīst, ka mums nav izdevies iegūt saimnes vairākuma pārsvaru mūsu partijai, lai izveidot valdību vieni paši. Līdz šim tā nav bijis. Un līdz ar to mums jārēķinās ar citu partiju arī, kā saka, atbalstu vai neatbalstu šai jautājumā. Tieši tāpēc mēs esam pat dažādas modeļus izstrādājuši, gan ka vienīgais mājoklis, gan samērīgi izmēra mājoklis. Beigās mums bija diskusija, ka kāpēc sodīt tos cilvēkus, ka mājoklis nepiedara, bet viņi īrē, jo tas arī ir mājoklis. Ideja mēs saprotam, jā. Man interesē vairāk, vai tas sanāk, ka Eistri lēmums faktiski vienīgais pareizais iet politikā, lai pašam kaut ko labotu? Es novēlu veiksmi, protams. Šajā gadījumā, es domāju, svarīgi ir panākt vienošanos ar tiem sadarbības partneriem, kas nonāk valdībā. Es nezinu, kā šobrīd valdībā ar šiem jautājumiem, bet katrā ziņā mēs vienmēr par to esam aktīvi iestājušies, diskutējuši, mēģinājuši pārliecināt. Jāatzīst, tas ir mūsu zaudējums, ka līdz šim nav izdevies. Tātad, faktiski nav tādu noskaņojumu Saeimā, lai šo te lēmumu dabūtu gatavu. Jo ir partijas, kuras uzskata, ka par īpašumu ir jāmaksā, ka īpašums, ja arī mājoklis ir īpašums. Es varu savu piemēru saukt, ka es vienmēr oponēju tiem cilvēkiem un saku, ka es dzīvoju laukos, nevis daudz dzīvokļu mājā, bet man pat pašvaldība nenodrošina neko. Man pat ceļš nav. Līdz ar to es vienmēr to uztveru kā ziedojumu pašvaldībai. Jo man nav neapgaismojums, ne ceļš, neko man pašvaldība nedod, jo man ir valsts ceļš un tad ir privātā zeme uzreiz, kur es pati savu ceļu tīru un kopju. Tātad, Ester, es tev aicinu arī varbūt diskusijas gaitā pievienoties brīdī, kad ir runa par kādiem nākamajiem lēmumiem, kas varētu arī tavā jautājumā. Bet Ilzei jautājums ir no jaunā gada nama pārvaldība pilnībā pāriet uz brīvu konkurenci. Tagad tas nozīmē, ka iedzīvotājiem svarīgi, ka pakalpojumu sniedzēji tādi pārvaldnieki sniedz kvalitatīvus pakalpojumus, bet šobrīd tirgū darbojas tādi, kas arī nav reģistrēti pārvaldnieku reģistrā. Un tas viņiem nav šķērs piedāvāt savus pakalpojumus. Un cik saprotu, kaut kādā brīdī tika atvieglot tādi noteikumi, dodot iespēju piekļuvēji mājas lietai, arī nereģistrētiem pārvaldniekiem, kas vēl vairāk veicināja šādu situāciju. Kā varētu sakārtot šo lietu, kas jādara? Es pievienojos Rīgas nama pārvaldnieku valdes locekļu viedoklim, ka jābūt ir drošībai. Tāpēc es arī runāju pašā sākumā par to drošību. Atbildība, brīvība, bet arī drošība. Noteikti jābūt kvalitātes kritērijiem, noteikti jābūt sarkanajām lampiņām, kas ziņo, ka šis pārvaldnieks nav, varētu teikt, uzticams. Un otra sadaļa šī te apdrošināšana, vai kā mēs varētu teikt, krīzes risinājumi vai spilveni, lai neciestu mājokļa īpašnieks, ja pārvaldnieks ir bijis negodprātīgs. Es saprotu, tā ir finansu nasta nozarei, jāatzīst, pati nozara uzprasījās, jo visur, kur ir apdrošināšanas jomā, ir šie te, varētu teikt, fondi vai garantijas apjoms, kas tiek izsniegts tad, ja kāds kaut ko ir izdarījis ne tā, tos finansējumu jau tajā neiedod valsts un neuzdāvina neviens. Tur reāli nozara pati viņu lēnām sakrāja un tas tā veido to. Un otrs variants ir šī civiltiesiska apdrošināšana, par kuru arī tad maksā katrs uzņēmējdarbības veicējs. Tātad apsaimniekotājs kā uzņēmums maksā un pērk šo polisi. Risinājums var būt dažāds, bet noteiktai drošībai ir jābūt, jo tie piemēri, ka iedzīvotāji zaudē savu uzkrājumu, ir ļoti sāpīgi un, manuprāt, ir nepieņemama. Tāda situācija nedrīkst būt nozarē. Bet arī tie atvieglotie noteikumi
priekšlikumi nebija pāragri vai pārspīlēti? Varbūt, ka jāiet atpakaļ uz to, kur mēs bijām. Pārregulēšana nekad nav laba, bet, manuprāt, svarīga ir šī kritērija noteikšana, lai ne tikai izglītība ir svarīga, bet darbības pamatprincipi, kas ir obligāti pildamie pienākumi. Es atzīšos, ka es neesmu sajūsmā arī par visiem pašvaldību uzņēmumiem. Manā pieredze arī pašvaldību uzņēmumi grēko ar daudziem jautājumiem tieši sadarbībā ar klientiem un ar dzīvokļu mājokļu īpašniekiem. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka tikai privātajā jomā ir, varētu teikt, problēma ir arī pašvaldību kapitāla sabiedrība pusē daudz neizpildītu mājas darbu un jautājumu, bet tā brīvlaišana vai, varētu teikt, ar nākamo gadu pašvaldībām šis pienākums vairs nav kā obligāts. Es aicinātu pašvaldības pārvērtēt vajadzību šo nodrošināt īpaši mazajās pašvaldībās un skatīties uz iespēju atdot tomēr privātajam, jo es pārstāvu to viedokli, ka valsts pusē un pašvaldībai nav jādara tas, ko privātais var izdarīt kvalitatīvāk un efektīvāk, ja tā tas ir. Elīnai jautājums ir, Rīga piedāvā vairākas atbalsta programmas tehniskajai apsakošanai, energoauditiem, teritorijas labiekārtošanai, un šobrīd daudz runājam par ēku atjaunošanas nepieciešamību, kā mēs šodien dzirdējām, un tā saistīta ar drošību. Daudz dzīvokļu māju lifti. Daudz esot sliktā stāvoklī, jo mēs dzirdējām arī, kādas ir problēmas šajā gadījumā. Vai mājokļu un vides komitejas vadītāji, kā vadītāji rosināsiet atbalsta programmu liftu nomaiņai, vai tas izklausās realistiski? Atsevišķi programmā pagaidām nav plānota tam. Mēs vienmēr varam skatīties par to, vai tas pašvaldības finanses, kas ir viņas rīcībā, lai kaut kādā veidā līdzfinansētu šādu tipu nomaiņas privāti īpašumos, jo visas tās daudzdzīvokļu mākslas ir privāti īpašumi. Cik ir tā iespēja iesaistīties ar līdzfinansējumu? Tas, ko līdz šim ir iespējams bijis izstrādāt tehnisko dokumentāciju attiecībā uz projektiem, ja tur vajadzīgs ir šiem liftu nomaiņām un tam līdzīgi. Bet es vēlreiz gribu nedaudz atgriezties pie fundamentāli tās sistēmas problēmas. Piemēram, tas, kas varbūt būtu, es nezinu, vai jau minēju iepriekš nacionālā līmeņa jautājums ir par obligātu uzkrājumu. Ja? Vai jūs diskutējāt iepriekš vai nē, bet principā arī šim būtu jābūt iestrādātam gan arī ar likumu, ka dzīvokļu īpašniekiem ir obligāti jāveic uzkrājuma fondā. Nevis pat dzīvokļu kopības jautājums varētu būt par lielāku vai mazāku summu, bet tas, kad ir kaut kādam procentam pie universālās kadastrālās vērtības ir tavs obligāts kā dzīvokļu īpašnieka pienākums ieskaitīt šajā uzkrājuma fondā. Ja, tas arī jau tālāk nodrošinātu to, ka kaut kādā veidā, neatkarīgi no tā, kā mēs tur varam vienoties, mums veidojas uzkrājums, lai mēs tās mājas varētu renovēt un tās problēmas situācijas risināt, tā skaitā liftus. Tātad tur būtu uzskaitījums, kam drīkst izmantot šo uzkrājumu? Jā, tas gan jau šobrīd ir, un tas iespējams vēl būs arī katrā pārvaldnieku līgumā regulēts, kam drīkst izmantot un pēc kādiem principiem uzkrājuma naudu, bet joprojām paliek aktuāls jautājums, vai tajā uzkrājuma fondā vispār kaut kas krājās, ja, un tā ir problēma. Jā. Paldies. Lūdzu, kad es varu runāt? Tūdaļ mēs nonāksim, bet principā tas, ko es gribētu arī beigās dzirdēt, ir tātad, kas ir nākamie soļi vēl bez politiskās aktivitātes. Tātad, kas ir nākamais lēmums un kuram tas ir jāpieņem? Estri, pagaid, lūdzu. Es uzdošu jautājumu Līgai un tad atgriezīsimies. Mēs ierunājamies Līga par pārvaldnieku profesionālo darbu. Par ētiku, par sadarbību, kādēļ ikdienā nāk saskarties ar tādu krimināli sodāmām darbībām no pārvaldnieku puses un tāda sajūta, ka šāda rīcība netiks sodīta bieži iedzīvotājiem nonākot ķīlnieku lomā. Kā tas vispār ir iespējams un kāpēc šāds jautājums vispār pacēlies ir, jo kādu tas interesē? Es domāju, ka pirmā ir, ko es jau minēju, ka ļoti daudz pārvaldnieki ir pieraduši gadiem nedarīt neko. Un tad, kad tagad ir arī atvieglota šī lēmuma pieņemšana par pārvaldnieku maiņu ar mazākumu balsojumu, ir daži pat zinām un lieli spēlētāji, no kuriem ļoti daudz mājas iet prom, un līdz ar ko ir šī pretestība vienkārši likt sprunguļus iespējams jaunākiem kolēģiem. Ko tu var darīt lietas labā? Ko iedzīvotāji var darīt vai kopības var darīt? Meklēt risinājumu, lai to būtu atrisināt
operatīvi un ātrāk. Jo ir divi varianti. Vai nu tā ir krimināla lieta, vai civilstrīds, ko parasti saka policijā. Ejiet, mēs tur negribam krāmēties. Vienkārši abos šajos gadījumos tā ir tiesvedība, kas ir ļoti ilgstošs process, kas nav pieļaujams pie mājas pārņemšanas, vienkārši, kur to risinājumu vajag atrast, teiksim, dažu mēnešu laikā. Un ja vēl ir pārvaldnieks, kuram nav aiz muguras daudz juristu un advokāti, vispār, teiksim, visi plāta rokas un nevar saprast, ko darīt. Un tā kā tas ir vairāk par to, ka es nerunāju, ka varbūt ir katrā mājā mums ir kāds interesants klients un iedzīvotājs, bet šeit es esmu ļoti pārsteigta par to, ka šie ir viena tirgus spēlētāji, kuriem būtu profesionāli jāstrādā un arī jāspēj profesionāli atdot māju. Izvērtēt, ko varbūt tu neesi darījis pareizi. Kas ir jādara, lai to mainītu? Es minēju, es domāju, ka pārvaldnieku asociācijai būtu jānāk palīgā un jābūt ar stingrāku mugurkaulu un jāiesaistās šo strīdu risināšanu ar savu viedokli. Bet viņiem ir jādod arī mandāts to darīt. Jā. Tas varbūt ir tieši tā normatīvā akta trūkums. Vai jums ir tāda sadarbība ar pārvaldnieku asociāciju, lai kaut kas mainītos šajā lietā kādam no klātesošiem? Protams, mēs esam asociācijas biedrs. Mēs esam arī kā uzņēmums pārstāvēt asociācijas valdē. Bet pavisam nesen tikai taisnības labad jāsaka. Mēs sākam aktīvi darboties arī nama pārvaldnieku asociācijā. Tāpat kā asociācijā mājoklis, jo mums ir svarīgi zināt abas puses. Jā. Es saredzu iespēju, ka, ja deleģētu šo uzdevumu asociācijai veikt kaut kādu uzraudzītāju vai strīdus izšķīrēju funkciju, tad arī, cik jūs teicāt, cik šobrīd asociācijā ir pārvaldnieki? Šķiet, ka virs 40. Jā, un reāli tirgu ir... Ap 2000. Jā, tad es domāju, ja tāds deleģējums būtu un uzdevums un arī ir pienākums, tad noteikti no tiem 2000 ļoti ātri tie biedru skaits pieaugtu, jo viņi redzētu jēgu tajā asociācijā un reāli arī gan būt klāt pie lēmumu pieņemšanas, gan arī iesaistīties darbu uzlabošanā. Un tas veicinātu atbildību nozarē tieši. Un asociācija nevar būt vienmēr ērta. Šeit es atvainojos, vienkārši ir jābūt arī šim te vienkārši viedoklim, ka kāds, ja teiksim, ir šis strīds, tev ir jāspēj pieņemt pareizais lēmums, bet galvenais iedzīvotājs, tā gala klienta. Citādi to ķīlnieku baigi daudz ir iedzīvotāji. Nē, no asociācijai jāspēj savu nozari sakārtot. Mums ir daudzās citās nozarēs asociācijas, kad ļoti veiksmīgi savu nozari disciplinē, audzina, sakārto un faktiski ievieš kārtību. Citādi mēs zinām, ka citādi iesaistās spēki no malas un sakārto pēc sava prāta. Jā, bet mēs runājam, ka mums ir ķīlnieki tikai iedzīvotāji vai pārvaldnieki, bet īstenībā no Rīgas gadījumā mums tiešām ļoti jāizvērtē to, ka ķīlnieki ir arī infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji, proti tātad šie komunālo pakalpojumu sniedzēji Rīgas ūdens, Rīgas siltums, tie, kas piestāda vienu rēķinu pārvaldniekam, viss tā naudas plūsma iet caur šo pārvaldnieku, un tad, ja tur kaut kādā vienā momentā iestājās ķibele, tad patiesībā uz spēles finanšu riskiem ir nolikt visi. Jā. Bet tas viss balstās tajā, ka varbūt bieži vien iedzīvotājiem nav ne laika, ne vēlēšanās to visu kontrolēt. Dosim noslēgumā vārdu arī Estrim pateikt, kas kuram ir jādara, lūdzu, lai tava ideja bīdās uz priekšu. Jo tas, ka tu nonāc Saeimā ar savu partiju, tas ir joprojām jautājums, tāpēc kas kuram ir jādara, lai tava lieta iet uz priekšu? Redziet, šeit būtībā mēs runājam par pakalpojumu sniegšanu. Jebkurš jautājums, tas ir pakalpojums sniedzēja jautājums, un jebkurā gadījumā mēs šeit atduramies pret finansēm. Un finanses, dārgie draugi, dārgie klātesošie, ir saistīts ar iedzīvotāju maksātspēju. Arī šis jūsu piedāvājums vērsties bankās, tas jebkurā gadījumā atdurās pret iedzīvotāju, kuram atdurās, aizņēmums bankā, vai tad neatdurās pret iedzīvotāju? Es drīkst piemēru iedot. Pagaidi, es saprotu ideju. Tātad iedzīvotājiem paliks vairāk naudas, ja būs jāmaksā nodoklis par vienu tieši tā, dārgie draugi. Līdz ar to, jo vairāk iedzīvotājiem paliek naudiņu un viņi ir maksāt spējīgi, līdz ar to arī pakalpojums būs vieglāk nopirkt. Bet tajos gadījumos es vēl vienreiz cienījamai kolēģei no Nacionālās apvienības, man ir jautājums. Tu domā Ilzi? Ilze, jā, es atvainojos. Ilze, jā. Jautājums par to, ka ir gaidāms taču izmaiņas nekustamā īpašuma nodoklī, un jūs to labi zinat, ka šis kāpums būs aptuveni 3 reizes. Līdz ar to var runāt par kaut kādiem pakalpojumu sniegšanas mēģinājumiem iedzīvotājiem, kuriem tuvākajā laikā nodoklis varētu kāpt 3 reizes. Man šķiet, tas ir ļoti dīvaini. Līdz ar to, jebkurā gadījumā, tas atdurās viss pret naudu un pret iedzīvotāju maksāt spēju šos un samaksāt šos te jūsu pakalpojumus. Galvenais būtu pakalpojumu sniedzējiem
piedāvāt brīvo tirgu, kurā jebkurš iedzīvotājs var izvēlēties šo pakalpojumu. Un, protams, arī nepieciešams šis juridiskais atbalsts, tiesiskais fonds, kur iedzīvotājus nevar apšmaukt negodīgi cilvēki, negodīgi uzņēmēji. Un šis gadījums, ko jūs stāstat, tas man mulsināja, ka jūs stāstat, ka var iestāstīt tātad iedzīvotājiem paņemt aizmuguriski šos te maksājumus uz viņu pleciem. Tas ir diezgan nejauki. Tas ir diezgan nejauki. Es runāju kā iedzīvotājs, kā rīdzinieks. Līdz ar to peļņa šeit dominē vairāk nekā iedzīvotāju intereses. Labi, vai kāds Estrim var atbildēt? Es varu atbildēt, ka mēs noteikti nepieļausim 3 reizes kāpināt nekustamā īpašuma nodokli, un tāda nevienā brīdī nav bijusi ne iecerē, ne arī tas tiks atbalstīts. Kadastrālā vērtība aug, bet nodokļu aprēķināšanas princips ir atdalīts no kadastrālās vērtības, un to var noteikt samazinot procentu, samazinot apmēru, bet es domāju, ka noteikti mēs iestāsimies un vienmēr esam iestājušies, un ja būs tāda lemšana par to, ka mājoklis ir jāatbrīvo no nodokļa, jo mājoklis ir primārā dzīves vajadzība un nepieciešamība. Lai mums būtu visiem, varētu teikt, gan drošība, gan sajūta, ja mēs ieguldam mājoklī, tas ir mans mājoklis, un to ar nodokli neviens neapliek. Un cikot strādājam ar savām partijām, ja jums arī šķiet, ka šis ir pareizais risinājums. Paldies jums! Aplausi Ildei Indriksonai. Paldies Ligai Plaudei, Mārtiņam Pauram, Elīnai Trejai un Estrim Hiršsonam. Paldies!